mākonis, ko var izmantot, un vēl aplikācija. Sanāk tā, piemēram, man ir jauns uzņēmums, man šeit ir kaut kādi dokumenti. Kādam dokumentam es varu norādīt precīzi to izmaksas tipu. Šeit, man liekas, kur ir Jā, izmaksas jā. veids. Nu, tā kā man tas dokuments jau nosūtīts, tāpēc ir pa grūtu, bet tas izmaksas konts ir definējams izdevumu Jā. veidi. Šeit ir nodefinēts, un, kad jūs veidojat, piemēram, jaunu, čeku vai rēķinu, vai tas tiks izveidots automatiski, vienkārši nosūtot e-pastu uz Kospocket to, mākoņa adresi, tad, programma uzreiz tad ieliks to izmaksu veidu. Nu, piemēram, šeit ir cits transports. Mūsu sistēmā, piemēram, ar Kospocket tiem pašiem iestatiem ir iespējams izdarīt šādi. Tā, Kospocket. Šeit būs tie galvenie Kospocket izmaksu veidi, kas ienāks jau programmā un būs automatiski. Tie ir, man liekas, 5, bet var pievienot kādu citu, kuru jūs varat izveidot pati. Šeit būs tad pievienot manuāli un tad attiecīgi precīzu nosaukumu, kā jūs to norādīsiet Kospocketā. Tad, teiksim, iestatījumi, izdevumu veidi. Nu jā, tie ir 5 tie galvenie izmaksu veidi, un tāpat programma. Iestatījumi jūs varat izvēlēties tos 5 veidus, un papildus, ja nav tāda izdevuma veida šeit no oriģināla iestatījuma, tad jūs pievienojat manuāli un šeit norādāt to izdevumu veidu. Nezinu, tur, piemēram, reklāma, kaut kāds atsevišķs konts vai, nezinu, biroja izdevumi, arī atsevišķs konts. Un tad, kad šeit būs tas iestatīts, programma ievietojot, teiksim, avansa pārskatu vai nosūtot no Kospocket puses pārskatu par mēnesi ar visu to čupu rēķiniem, kas ir ielikts, tas ienāks avansu norēķinu uzreiz ierakstā un te, teiksim, uzreiz atšifrēsies. Te būs konti norādīti un arī apraksts, par ko tas ir. Nu, protams, summas un PVNs. Kā var automatizēt transporta izdevumus tur, kur PVNs 50% atdalās? Jo to es skatījos gan reprezentāciju, gan 50, jūs tā kā piedāvājat. Jā, pie konta vienkārši var ielikt tā saucamo autogramatojumu, kā tos izdevumus sadalīt. Piemēram, ja tas ir autotransports un mums 50 uz 50 avans noreiciniem. Bet pašu formulu var iestatīt finanses, iestatījumi, autogramatojumi. Jā. Mums pēc noklusējuma jau piedāvāti daži, jo, piemēram, autotransportam attiecīgi, kur jūs tos ievadīsiet, vai tas būs avans noreizins, vai tie būs ienākošie rēķini, tā formula būs, drusciņi atšķirsies. Jo avans noreicina, tur tiek norādīta summa kopā ar PVN, bet ienākošas rēķinas tur ne tā summa figurē. Tāpēc tas formulas būs dažādas. Bet, jā, tos jūs varētu pielikt vienkārši pie konkrēta konta. Tas darbosies automātiski. Jums tie čeki vai rēķini ienāks programma. Programma uzreiz sadalīs attiecīgi pēc formulas. Šeit es tieši to mēģināju un veidoju, kā man transports bija sadalīts arī uz pusēm. Nebija puses, tur dažādi PVN. Dažādi PVN, jā. Drusku savādāk, bet reprezentācijas, teiksim, 2 līnijām, jā, ar PVN un bez. Kā es teicu, tur formulas var atšķirties, varbūt uztaisīt kādu 2 veida kontus. Viens būs avansa noreicinam, kuru jūs izmantosiet vienu formulu un vienu kontu, teiksim, ienākošam reiķinam, kuru jūs izmantosiet otru.